Aizvadītās nedēļas nogalē Jelgavā pulcējās 25 gaisa kuģu ekipāžas no Latvijas, Lietuvas un Krievijas, lai sacenstos par tradicionālo LMT kausu. Festivāla sākumā gan bieži bija nelabvēlīgi laika apstākļi, tāpēc 2 lidojumi tika atcelti. Un kāds tad ir tiem lidojumiem tas labvēlīgais laiks, kur mēs te gaidām jau visu dienu? Pēc iespējas mierīgāks vējš. Un lai lietas nebūtu, tas arī viss. Lielā vējā praktiski nav iespējams balonu pacelt. Šovasar ir ķeršana notiek. Tas ir no rīta var izlidot, vakarā var nebūt jau atkal lidojums. Nav tā, ka varētu katru dienu. Vasara vispār nav īpaši pateicīgs laiks. Tur tāda vai nagrie rīt vai vēlie vakar. Tā kā ziemā varētu visu dienu lidot, tad atkal cilvēkiem baidās no tā augsts laikam. Bet ziemā ir skaistāka daba skatā. Kad beidzot saņemta pozitīva navigātora atbildi, lidot mīļu sejās atplauksts maids un viss steidzas uz kartē norādīto pļauju. No piekabēm ārā tiek celti grozi un izritināti apvalki. Gaiss pagaidām tajos netiek iepūsts, jo vēlreiz jāsaņem apstiprinājums, ka vēja stiprums nebūs šķērslis, lai paceltos. Gan skatītāji, gan sacensību dalībnieki ar nepacietību gaida, vai tiks pacelts zaļais karodziņš. Beidzot starts! Kad gaiss iepildīts un lielie apvalki pārvērtušies milzu sēnēs, gaisa kuģi viens aiz otru paceļas gaisā. Visi taisa rekordus, visi piloti taisa rekordus. Es pacēlos par 7 minūtēm, es par 9, es par 14, vakarējais. Tā kā viss ir īstenībā atkarīgs no apvalka, jo apvalkam ir lielāka kubatūra, jo bišķīt laika vairāk vajag, jo apvalks ir sportiskāks, mazāks. Vidēji sportiskais normālais apvalks 2000 kubikmetri līdz 2200, tad tā arī ir 7-8 minūtes gaisā. Tā kā tas nav izklaides brauciens, bet sacensības, katram pilotam jāveic 3 uzdevumi – jānomet marķieri. Kas tad jums šodien ir jāizdara? Ir jātrāpa krustos, tikai krustos. Esam šobrīd no pirmā mērķa 6 vai 7 km vajag apstīties GPS-ā. Un tad ir jātrāpa uz to punktiņu, kas ir izlikts tādā pašā vai pļavā vai uz kaut kāda ceļa. Un ir jāizmet smilšmaisiņš. Un kurš precīzāk izmet, tas arī ir uzvarētājs. Rezultāts patiesībā ar gaisa balonu ir 2 ļoti svarīgas lietas – starts un finišs. Tā kā esi gaisā, tad jau regulē, kur tev vējš pūš. Lidojums notiek tuvu Rīgas gaisa satiksmes telpai, tāpēc pacelties atļauts 1,5 kilometru augstumā. Tās priecēs sanākušos skatītājus. Ļoti skaisti. Vai bija kādreiz nācies tik tuvu redzēt tos balonus? Ir bijis Tervitē, kad bija cēlās no kalna, tad arī pār mūsu mājām gāja. Un kurš moments tad vislabāk patīk, kad viņi te tagad tā aktīvi darbojas, vai tad, kad viņi sāk celties gaisā? Viss process ir interesants. Kas vairāk interesē, vai vienkārši tas prieks, kad debesīs būs krāšņas puķis, vai tie gala rezultāti, kā tad viņiem būs veicies? Visticamākais laikam, kad, protams, tas krāšņums, un tad gala rezultāts ir gala rezultāts, jā. Cerēsim uz tā labāko. Vai ir kāds numurs, kam īpaši fanojat līdzi? Ja godīgi, nē. Es tikai nesen uzzināju, ka vispār ir tāds gaisa balonu festivāls. Latvijā lidošana ar gaisa balonu pagaidām vēl nav īpaši populāra, bet kaimiņiem lietuviešiem cilvēku, kas pēc ikdienas darba labprāt relaksējas debesīs, ir daudz. Tostarp arī daļais dzimums. Во-первых, это спорт. Во-вторых, это уже хобби. А здесь есть очень хорошая возможность и пообщаться, и чуть-чуть подвигаться, и узнать что-то новое, и очень много возможностей. Если женщина, это не значит, что нельзя. А почему женщина заболела? В смысле, этим спортом?
Это было давно. Я получила просто в подарок полет. И как-то друзья позвали, я увидела, что это очень весело, это очень приносит пользу, всякую физическую, психологическую. Gaisa balonu festivāls LMT Kauss lidot mīļus no dažādām valstīm pulcē jau 13. reizi. Tas ir kļuvis nevien par sportisku pasākumu, bet arī par interesantu izklaidi. Jelgavniekiem bija iespēja vērot degļu šovu.